Pipistrēls jau bija pieradis pie savām jaunajām mājām, siltas segas, gardām vakariņām un pastaigas ar Stefiju un Basi, bet kaut kas viņu vienmēr urdīja. Kas slēpjas aiz augstās sētas, kas norobežoja pagalmu? Vienā agrā rītā, kad viss vēl bija kluss, Pipistrēls sadzirdēja klusu riešanu. Tā nāca tieši no otras puses sētai. Ziņkārības pilns, viņš piezagās tuvāk un pabāza deguntiņu pie sētas. Caur žoga spraugu pēkšņi parādījās mazs, balts deguntiņš. Viņam pretī raudzījās maza balta purna īpašnieks ar ziķerīgām melnām acīm. Kas tu esi? Pipistrēls ieinteresēti apostīja gaisu. Es esmu Našķis, dzīvoju tepat blakus, atbildēja mazais suns, luncinot asti. Tu esi jaunais kaimiņš? Pipistrēls lepni pacēlās uz ķepām. Jā, es tagad dzīvoju te kopā ar Stefiju. Un tu? Tev ir kāds draugs? Našķis nosmējās. Ne īsti. Man patīk vērot no sētas, bet līdz šim neviens ar mani nav spēlējies. Pipistrēls pasmaidīja. Tad nu vairs tā nebūs. Viņš lecīgi atgrūda ķēpām zemi un vēl pirms Našķis saprata, kas notiek, jau bija pārlēcis pāri sētai. Pipistrēls atsitās pret zemi otrā pusē un priecīgi sakratīja kažoku. Nu, tagad es esmu šeit, viņš lepni paziņoja. Bet tajā pašā brīdī kaut kur mājas pusē atskanēja Stefijas rejas. Ak, nē, mani pieķers, būs ziepes! Pipistrēls saprata, ka tik vienkārši pārliekt atpakaļ viņš nevarēs. Našķis pieliec galvu un aizdomājās. Ja nevar pārliekt, varbūt jārok, viņš ieteica, piebikstot zemi ar ķepu. Pipistrēlim iemirdzējās acis. Lieliska doma! Abi suņi metās rakšanas darbos. Pipistrēls enerģiski skrāpēja zemi ar ķepām, bet Našķis centās palīdzēt, lai tunelis būtu pietiekami plats. Smiltis un zāli lidoja uz visām pusēm, un pēc brīža zem sētas jau bija neliela bedre. Vēl mazliet, Pipistrēls uzsauc, aizrautīgi rokot tālāk. Tieši tajā brīdī virs viņiem atskanēja stingra balss. Un ko gan jūs abi te darāt? Abi sastinga. Virs viņiem sētas otrā pusē stāvēja Stefija ar paceltu uzaci un aizdomīgu skatienu. Mēs tikai pētījām zemi? Pipistrēls mēģināja smaidīt. Stefija nopūtās. Ak, jūs mazie bleņdari! Viņa nogrozīja galvu, bet tad pasmaidīja. Nu labi, bet ja jums tik ļoti gribas draudzēties, varbūt labāk paprasīt saimniekiem, lai sarunā īstas vizītes vienam pie otra, nevis rakt tuneļus? Pipistrēls un Našķis samainījās skatieniem un smaidīja. Varbūt tā patiesi būtu labāka doma. Bet vai viņi tiešām pārstās rakt? No, tās jau ir pavisam cits stāsts.